statistiski, lai jūs saprastu, 2024. gadā bija reģistrēts vairāk kā 3000 šīs pakalpojumu sniedzēji, un no šiem vairāk kā 3000 Mika licence uz šodienu bija 244 šiem uzņēmumiem, ja, varētu tā teikt. Protams, Eiropas Savienība tīri teorētiski var bloķēt šīs vietnes, ka jūs nevarat viņu izmantot vienkārši, un vismaz kā, ja jūs redzat, ka jūs esat pieslēdzat no kādā no Eiropas dalību valstīm, ja, ka jūs nevarēsiet neko izdarīt, ja. Iespējams, būs bloķēti vai regulēti vairāki tieši pakalpojumi pašā biržā, ja, tas var būt gan, piemēram, pārskaitījumi, tas var būt gan tradings, tas var būt vēl kaut kāda coinu līdzīgi, kā mēs, piemēram, redzam, Bybit EU izlaida, ja, lai varētu licencēties Eiropas valstī, ja. Viņam tur ir ļoti maz token izvēle, arī leverage tiek ietekmēti, ka nevaram tur uzlikt X50, bet tikai, piemēram, X10 var uzlikt. Tā kā tur var būt dažādas lietas. Tikpat labi būs situācija, ka jūs brīvi varēsiet taisīt withdraw un deposit un viss būs kārtībā, ja, un kaut kādā brīdī viss strādās, ja. Un cilvēkiem, piemēram, tie, kas tur, aizguļās un vispār nekam nesako līdzi, vienmēr var atcerēties, ka savus līdzekļus var arī izvilkt, izmantojot VPN, ja. Protams, tas netiek nekādā veidā rekomendēts vai ieteikts, bet tas ir tādā situācijā, kad jūs esat atstājuši savus līdzekļus, jūs varat tādā veidā izmantot, lai jūs atgūtu izskaitīt ārā no tām biržām. Ja? Tāpēc jāsako līdzi, kas būs, un visticamāk jums arī esošie biržas noteikti sūta kaut kāds e-pasts par to, kas tad notiksies tajā brīdī, jo noteikti viņi ir informēti, ko viņam liekas darīt vai nelieks darīt. Tā kā